Iepriekšējā sērijā rīta agrumā Egons pamodina pārējos ekspedīcijas dalībniekus un atklāja, ka visu nakti viņu mocījušas stipras vētergraizes. Ekspedīcijas vadītāji bija informēti, ka neilgi pirms došanās uz Transilvāniju Egonam veikta vēdera operācija. Saistot šo notikumu ar operācijas komplikācijām, Egons gandrīz tiek evakuēts uz Rīgu. Bet dienas gaitā situācija noskaidrojas un izrādās, ka tā ir bijusi tikai viegla saindēšanās. Ceļotāji nokļūst līdz Sigišvārai, pilsētai, kurā pirms 580 gadiem dzimis Vlads Drakula, slavenākā zemeslodes vampīra Drakulas prototips. Vlads III Drakula iemantoja nežēlīgu un asinskāru valdnieku slavu, jo savus pretiniekus dūra uz mietiem. Duršana uz mietiem bija Vlada Drakulas iecienītākā nāves soda forma. Baisie, uz mietiem uzdurto un vaidošo cilvēku meži uzdzina tirpas pat visnežēlīgākajiem Vlada pretiniekiem. Lai arī vietējie mūsdienās vien pasmaida par ārzemnieku interesi par Drakulu, tomēr paši to izmantojot visur, turistu piesaistei. Tāpēc Transilvānija ir pilna ar viltus Drakulas pilīm un ar vampīriem saistītiem objektiem. Lai nokļūtu līdz vienai no vēsturiskajām pilīm, ceļotājiem jādodas pa šauru kalnu ceļu, virsotnes virzienā. Tomēr ekspedīcija pilī nokļūst par vēlu. Gandrīz visas liecības par šeit kādreiz esošajiem mūriem ir pazudušas, un ceļotājiem jāsamierinās tikai ar pāris akmeņu krāvumiem, kas saglabājušies līdz mūsdienām. Atpakaļceļš no vienas no daudzajām Transilvānijas pilīm, kas paslēpušās augstos kalnos un ieaugušas simtgadīgos mežos, nebūtu nav viegls. Ceļotājiem atkal ir jāveic bīstamais un par mašīnas riteņiem tikai pāris centimetrus platākais kalnu ceļš. Tiešām nesaprotu, kad cilvēks nevalda par tehniku. Viņš baili iezagās vien brīdi, jo es sajūtu kā mašīna sēžās. Veicot pirmo sarežģīto pārbraucienu Transilvānijas ekspedīcijas laikā, liekas arī mākslinieku komanda sāk satuvināties, jo kas gan labāk var saliedēt cilvēkus kā grūtību un briesmu pārvarēšana. Mašīnas taupam mašīnas. Ko tu ar to gribēji teikt tieši? Tāds pats, kāds viņš ir par radio, tāds pats viņš arī dzīvē, tāds pozitīvs, tāds saulīt. Un šitiem te šauja uzreiz nestoties kreisi pāri uz to malu. Nē, tas ir atkal vēlns, atkal iekšējais, kas viņu, šad tad bīda, bet tā mums ir daudz kā kopēji. Nokļūstot uz droša un asfaltēta ceļa, dažiem ekspedīcijas dalībniekiem atkal prāts nesās uz jokiem. Zaķi dusmosies. Kas tas bija? Manā praksē kā tāda gadījuma nebija pieredzēta, ka pēkšņi kaut kas bloķējas. Un braucot kaut kas pēkšņi bloķējas, es vienkārši, es tā apmēram biju iedomājies, ka es tā protu paredzēt situācijas un nekas ar mašīnu notiek un tā. Es nezināju, kas tur notiek, bet es domāju, refleks pazūd. Es tā teicu, zaķis dusmosies. Es tā kaut kā bišķīt uz sekundēm 10 es biju nenormāli dusmīgs. Es biju nenormāli dusmīgs uz viņu, bet tad es saprotu, es taču esmu kulturāls cilvēks un cik tad var, vai ne? Man arī patika. Nē, piedod, ka es tā. Pirmais bija. Bet es nezināju, kas notiek, saprāt? Es domāju, ka es čos... Pārsmējos ļoti, un man pat pakausī iesāpējās. Tātad tas nozīmē, ka būs ko bērniem rādīt un tā. Tā kā vecmāmiņas saka savām meitām, taču nofuģējies kaila, būs vecumdienās uz kaut paskatīties.
Nu, galīgi normāls neesmu vispār. Pēc joka ar rokas bremzi Egons saņem noraidījumu uz mašīnas aizmuguri, kur neatrodas mašīnai svarīgi kloķi vai nozīmīgas pogas. Bet labāk iet, ka rodas ar noraut. Tas ir, kad viņi palaist vaļā. Tomēr tas baigā atšķirība uzreiz jūtam. Nē, nu viņš uzreiz iet, nu kā. Bet ir gadījies, ka bremžu trūkums pārplīst un tā. Jā. Un ar ko jūs tādās situācijās tieši bremzējat? Aņem. Ir tā speciāla lūciņa, ko tu atver. Izmet ankuriņu. Turpinot sarunu par ekstremālām, ar mašīnām saistītām situācijām, Intars nes kāpēc pieskars tēmai par bremžu tehnisko stāvokli. Lai cik tas arī nebūtu dīvaini, Intars iespējams neapzināti ir spējīgs paredzēt nākotni, jo tieši viņam pēc pāris dienām būs jāsaskaras ar kalnu ceļu, uz kura mašīnai beigs darboties bremzes. Mellenis ir. Laču meži vanzane, tu melleni kad... Laču meži vanzane, tu melleni kad ittismām. Bet šodien ekspedīcija turpina ceļu uz Transilvānijas kalniem, kur līdz vakaram jāmēģina atrast droša naktsmītne. Šo zemi sauc par koku zemi, mežu zemi. Koks viņiem ir. Mežus, man liekas, ja viņi pļautu katru dienu, un katrs netiktu galā. Ne tikai tāpēc, ka tie kalni ir apauguši. Tie, kas nav bijuši kalnēnā apvidū, tiem būs interesanti, ka šeit nav tāda zālīte vai klints akmens. Šeit tie kalni pārsvarā ir visi apauguši. Mežs uz kalnu. Ja tu iedomājies tagad novelc to visu nost, tā kā tādu apģērbu gabalu, tad apakšā jau tas pats klikais kalns. Bet tā viņš ir uzņēmis, uzvilcis tādu mežu sev virsā. Jo mežs viņiem ir. Viņiem, ko izaimatīgā viņiem ir. Par kapeiku uzceļ koka māju un dzīvo nost. Transilvānijas kalnos meži aizņem gandrīz 65% visas teritorijas. Un, kas interesanti, atšķirībā no Latvijas cilvēki šeit koksni pirmkārt izmanto savām vajadzībām, un tikai pēc tam to eksportē. Lielākā daļa māju un saimniecības ēku ir izgatavots tieši no koka. Principā, koku izmanto gandrīz visam, kam iespējams. Tas tā kā ar saldajiem ķiršiem. Saldie ķirši ir afigēna daudz, bet viņus vienkārši nevar dabūt, jo viņi ir pašā galotnē. Tā tepat ar kokiem. Viņi vienkārši ir tik daudz, ka varētu cirst un visi viņi būtu nenormāli miljonāri. Bet viņi vienkārši tās lielākās spriedzes nevar dabūt. Bet viņas ir tik kolosāls, ka viņi zina, ka viņas ir kolosāls, bet viņas nevar dabūt tās spriedzes. Lai no kalna koks nogādātu ielajā, līdz gatarim vai transportam, mežstrādnieki izveido kamaniņu trasei līdzīgas nobrauktuves, pa kurām tad arī baļķis nošļūts lejā. Pagaidām mēs vēl ceļojam pa Ungāriju, jo līdz 20. gadam šī visa Transilvānijas daļa viss piederēja Ungārijai. Un pēc tam, kad lielās valsts kā Francija, Anglija veida savus līgumus un dalīja Eiropu, tad šī daļa tika pievienot Rumānijai. Jo, piemēram, šajā apgabalā mēs nevarējām saprast, kādā valodā viņi sāk runāt, un izrādījās, ka viņi savā starpā runā ungāriski. Un šeit ir ļoti liela ungāru populācija. Un tāpēc viņi paši saka, mēs tā kā dzīvojam Rumānijā, bet mēs esam visi Ungārijā. Jo tā ir vēsturiski bijis Ungārijas daļa.
Tā kā tur Rumānijā tas grāfs Drakula nokļūs, ja tas vēl jautājums, vai tas ir Ungāra grāfs Drakula vai Rumāņu grāfs Drakula. Vēsturiski Transilvānijai vienmēr ir bijusi saistība tieši ar Rumāniju, jo jau no izseniem laikiem, gan ekonomiskā ziņā, gan kultūras norisēs, Transilvānija sadarbojās ar Valahiju, toreizējo Rumāniju. Tomēr dažādos gadsimtos Transilvānija ir bijusi gan Ungārijas, gan arī Rumānijas sastāvdaļa. Šeit ir valdījuši gan turki, gan austrieši. Līdz 1600. gadā Valahija, Transilvānija un Moldova kņaza Mihaja drošsirdīgā vadībā apvienojās vienā karaļvalstī. Pēc tam šīs teritorijas ir dalīts un pārdalīts vēl neskaitāmas reizes. Transilvānijas pēdējā pievienošanās Rumānijai sākās 1918. gada 1. decembrī, kad sadalījās Austro-Ungārija un agrākā Ungārijas daļa Transilvānija pievienojās Rumānijas karaļvalstī. Pret Ungāriju separātiski noskaņotās Transilvānijas pievienošanās Rumānijai un sociālistiskais apvērsums pašā Ungārijā, kā arī Ungārijas un Čehijas teritoriālie konflikti noveda līdz Čehu-Ungāru karam. Un 1919. gadā, kad Ungārija tika atzīta par zaudējušu Pirmajā pasaules karā, Transilvānija beidzot pilntiesīgi tika atzīta par Rumānijas sastāvdaļu. Diena tuvojas novakarei, tāpēc ceļotājiem jāsāk domāt par naktsmājām. Tomēr Ungāru apdzīvotajā Transilvānijas teritorijā nav nemaz tik viegli sazināties ar vietējiem. Sturiet! Nu tad, ja esi tik gudrs, ņem un brauc. Sturiet! Jau pirmi? Nē, uz turien. Hello. Are you speaking English a little bit? We're looking for some not hotel but pension, something like that in the cool view place. Direction. Direction, yeah. Pension, That yeah. way? Yeah. And this is okay. Aiztais durs. Durs aiztais. Es domāju, ka nevajag. Labi. Tādā ziņā. Nu tādā, lai tu neizkrīt. Un tad laižu. Nu, davai. Atstāvis jūrā. Man baznīcā nepaliksim. Kāpēc? Tā ir drošākā vieta pret Drakulu. Nu, teorētiski. Tas gan. Šeit mēs varētu ābols vakarā saspērties. Jā. Iesti nav ko vairāk. Tu brokas neišķi? Nē? Vecīgi žēl. Vispār vairs nav spēka. Droši vien ciemata govs nurāda par šeit pienu, piemēram. Vai man viss, jā. Nu, labi zirgi te ir, tas jau ir labi. Tas nozīmē, ka cilvēki arī te dzīvo. Jo ieejot zirgi vien paši nevarētu dzīvot. Ilgi. Nu, traktors ir pārstaisīts. Pajautā, ko čariem. Jā. Kurā vietā ir kaut kāda viesnīca varētu būt? Pansioni. No pansioni? Something like hotel pansioni, no? Varbūt kāda forša māja, kur var palikt vienkārši. Kaut kādu, nu, ar foršu skatu. Ar tādu, ka wow, beautiful. Meitenes, Izstāv pārā. Sistām, nu tāds garā. Ja jau tur reiz parādīja, ka vajag meiteni, Nokļūstot ciematiņa centrā, ar komunikāciju ir vēl grūtāk, un šeit nepalīdz pat daudzkārt pārbaudītā sarunāšanās latviešu valodā. And you don't speak English too, yeah? You speak? No. Man deva vairākas reizes telefonu. Vienreiz tur runāja kaut kādā vācu valodā. Es nerunāju vācu valodā.
vienreiz deva franču valodā, un es ar to franču meiteni, man likās, ka es jau sarunājos. Un tā es pēc kāda laika sapratu, ka, nē, tā ir franču valoda, es taču neko nesaprotu. Tad es atdevu apakaļ, un tad trešo reizi man, my name is Suzy. Hello, Sue. Hi, how are you? I will wait for you forever. Jā, atbrauks meiteņa autobuss, un tad mums laikam būs jāpaliek pie autobusā. Es tur negribu baigi, bet laikam būs tā. Viņas no kora, tās pasaules kora salidojums bija 2006. Tagad viņas atgriežas mājās. Jau ar ģimenēm tur un ar jaunākajām māsiņām. Tās tiņas mums ir. Es kādā paskam esam nekurīši. Lūdzu, laimīgai džeki, kur to varēs izmantot, ne? Šegons atļaus pie reāli. Ko tu teici? No vietējiem. Pēc īsas sarunas Egons jau dodas apskatīt iespējamo naktsmītni. Izrādās mazajā ciematiņā, līdzīgi kā pārējā Transilvānijā, ik katrā mājā cilvēki ir gatavi uzņemt viesus un ir priecīgi par katru atbraucēju. Yeah, this is great. This one. Mās mīļš ciematiņš, šeit dzīvo ļoti daudz ungāru. Viņi skaitās rumāņi pēc pases, bet tajā pašā laikā viņi ir ungāri. You know, Estonia, Lithuania and Litau. Lithuanian, yes. Yeah, that's Baltic states. Yes, I know. 3 Baltic states. Lithuania, Yes. Estonia, Yes. and Litau. Yes, We are from Litau. Lithuania. Yeah. In your language, you said Latini. In our language, it's Latvia. In In my your- languages, it's Lettosag. Letusag? Leto. Lithuania is Letusag. Yeah? Lithuania is Litvanio. Mūsu zeme Latvija is, in your languages, as you said, Lithuania, Lettosag. Latvija is Litusag. Yeah. Yes. Yeah. Lettosag. Frunze verde și iar frunze, mămușca bage din buză. Frunze verde și iar frunze, mămușca bage din buză. Mămușca și motorul tu, ai lai 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 lai, m-a lăsat că mi-a plecut tu, ai lai 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 lai. Nē, tas, ka viņi vēl aizvien dzīvo tādā, tā kā mēs bērnībā laukos, tas gan ir forši. Tur tā meitene, piemēram, skolotāja, viņas māsa, viņas bračka. Tad viņi tur tā kā vecākiem palīdz, to saimniecību apkopot. Visă pare noapte mare, ai lai 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 lai, și țolul greu pe spinarii, ai lai 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 lai. Lai nopelnītu vakariņas un nepaliktu parādā par naktsmājām, arī Egons un Intars dodas palīdzēt veikt dažādus saimniecības darbus. Cik daudz no bērnības laukos abi mākslinieki vēl atceras, un kā viņiem veiksies ar laukdarbiem Ungāru ģimenes saimniecībā, būs skaidrs jau tūlīt. Cine are drăguță, îi pare noapte micuță. Jā, Cine viņš ir bijis, nenormāli. Viņš ir kaku te? Jā, labi. Jā, ne. Sāciet, nu, kad tu to pienu zupu šovakar nēdīs, ko? Gribam Tad tur viena meitene, ko mēs pirmajā vakarā ieraudzījām, kā tādu, es teiktu, ka viņa bija tāda veidīga izskatījās. Kūtī un rūpējās par simentiņiem, no kuriem viens mazais bija aizgājis, jo tur, zin, kā dabīga atlas. Piedzimuši 8, un tā, kad mēs bijām, tad viņi bija 5, bet tajā brīdī, kad viņi ieraudzīja busuli, palika 4 jau. Man liekas, ka viņi vienkārši netiek, viņš ir maziņāks jau pēc būtības, bišķi, pa šī tik liela gabalu viņš neraujās pie pupa. Ja neraujās pie pupa, tad mēs zinām vēl vienu faktu par Rumāniju, ka šeit arī darbojas tie paši
dabīgās atlases veidi, kā visur citur pasaulē. Slaukt man ļoti patika. Jo, Gauja. Viens mums jāiet šeit. Gauja. Un tad, kad es viņu izslaucu, no sākuma varbūt nebija tā strūkla tik liela, kāda es vēlējos, bet uz beigām jau gāja tīri braša. Gauja mierā. Kurš būtu tev arī kāds un pienāks, es tikai šeit. Kā ir? Ir. Tā laikam var noķert, vai ne? Kas tas ir? Pajā, kāpēc tik maz trūkot parā? Ritīgi. Egonam, protams, veicās labāk. Viņš jau kā īsts siguldietis, un es vienkārši kā prasts Ģibuļu pagasta pasteņas iedzīvotājs, un nevarēja izslaukt tik, es pat teiktu, emocionāli, kā viņš sarunājās ar to gotiņu. Ar vienu roku? O, tik forši nesnāk. Wow. I should wait a little bit, yeah? After one. No? Tagad būs mums pienīgs. Bet vienīgi man nesnāk tik forši. Runā ar mani, tu jau praksējies jau dienu jau. Man forši sanāca līdz brīdim, kamēr viņi deva to pienu. No, cik mēs dabujām? Nu, tu zini, padzerties varētu. Piens man ļoti, ļoti garšoja. Es ilgi nebiju dzēris kopš jaunības dienām, man liekas. Forši silts piens, es būtu šito gan es neesmu dzēris, kad gadu 20. He's waiting for milk, jā? Vai īstam tas noteikti bija ķicīt tādāk, jā? Bet manā klātbūtnē kaut kā kaimiņu govs uzreiz sāka maut. Es lai kaut ko mauju. She do for his baby. Es skatos, jā, tur stāv bembijs, nosauksim viņu tā. Gauja. Tas jau nav sunīts, jā. This is not a dog. Nākamajā sērijā rīta agrumā mazā kalnu ciematiņa iedzīvotāji ekspedīcijas dalībniekus iesēdina meža cirtē ratos un ved izrādīt vietējo dabu un kultūras pieminekļus. Karpatkalnu ielajā ekspedīcija aplūko gadsimtu senas ūdens dzirnavas, kuras darbina mazs strautiņš un kuru saimnieks joprojām ūdens enerģiju izmanto graudu kulšanai un malkas zāģēšanai. Ar kādu burvju dziru vietējie cienā Egonu, un kāpēc pēc tās lietošanas viņam parādās dažādi neadekvātas rīcības simptomi. Skatieties jau pēc nedēļas piedzīvojuma ekspedīcijas 1000 jūdzes Transilvānijā 6. sērijā. 1000 jūdzes Transilvānijā piedāvā Sveikas, manas meitenes! Manas meitenes! Valmieras piens jūsu mīļākajā iepakojumā ar korķīti. Tu nokļūsi mūsu planētas tālākajos un eksotiskākajos nostūros. Tu pavērsi lielāko vēstures mīklu noslēpumu plīvuru. Tu būsi klāt brīdī, kad tiek radīta nākotne. Tu sapratīsi, ka šī ir mūsu vienīgā planēta. Jaunākie atklājumi, unikālas reportāžas un pasaules labākie fotogrāfi. Pievienojies 12 miljoniem žurnāla Geo lasītāju un atklāj sev pasauli, pat neizejot no mājām. Esi bagāts. Esi stiprs.
esi brīvs. Jauns nacionālais ziņu portāls www.kasjauns.